lieldienu brīvdienas, ir beidzot siltas dienas, ir plus 20 grādi un vairāk, un motors ir sāks jaukt ārā, un viss cerams sāks likties kopā, ir izjaukts arī tā dzenskrovas asas, un tagad tas sarežģītākais laikam ir jāatrod dzenskrovas asī tā apkārtējā čaulu struba, kas bija izrūsējis tā kā vietā precīzi iekšējo diametru, precīzi ārējā diametru, kas pagaidām liekas viss sarežģītākais no visa, kas ir jāizdara. Otra lieta, kas ir, ko cerams pēc svētkiem arī varēs izdarīt, ir tam dziļuma mērīšanas, viņš jāieliek tā kā taisni perpendikulāri pret zemi. Tā kā laivai nav nevienas taisnas vietas, visur ir slīpumi, tad viņš ir jāieliek tā kā leņķī. Tad ir Kaspars speciāli uzrasēja rasēm un ir speciālā leņķī, speciāliem diametriem ir jāizvirpo. Tad jāieliek, jāiestiprina gan tas dziļumā, gan ātruma mērītājs. Vēl papildus vakar bija aizbraucis līdz Meķu laivai, tur nokrāsojām vienu kārtu apakšu. Tagad aizbraukšu vēl līdz laivai iekšā izkrāsošu tur, zem cockpita skapus izkrāsošu mazliet smukāki un baltāki. Tad braukšu gan. That's super then. Good. But kā tu atcerīši nosūpāji abas kopus?